tajā ir Mischief Day, piemēram. Tātad šeit visi svin, piemēram, tagad Latvijā jau populārāk palika Halloweens, piemēram, Halloween. Bet pirms Halloween dienas ir Mischief Night. Mischief Night saucās, kad visi iet apkārt un taisa visādus tur trobels, piemēram. Tur visus tos toalets papīrs mētā apkārt uz kaimiņu tur mājām vai olas mētāja sevišķi uz mašīnām. Trik un trīciem tas ir paliek... Tas ir dienu iepriekš Halloween. Okay. Jā. Un tas nonāca tik traki, ka pat veikalos, ja tu pēc olas tur 10 pakas vai ko sīki, ja tu viņam uzreiz prasīja tur pasi vai kaut ko tādu, tur ID prasīja kaut kādu. Tur jau bija skaidrs, uz ko vēl šis pasākums. Jā, un tas tā interesanti, pat cik mēs tieši Halloweens tā kā esam jau slieksnes pār tam visu. Tas Halloweens ir trakākie svētki tagad, tiem, kuriem ir sīkie mājās. Tas var iedomāties. Tādām Māpelī nenormāli populāri. Nopietni, jā? Tā, ka vienkārši pipēc. Es kaut kādu festivālu šeit arī notiek, jā? Nē. Tīri pats tas, pati tā vazāšanās pa mājām, jo tas ir mazs miestiņš. Un kaut kā tas viss ir iegājies, un katru gadu arvien vairāk un vairāk bērnu nāk, es tur katru gadu arvien vairāk un vairāk dabu iepirkties. Topiņam normāli sabarots, jā, tā kā ir Māpelī, tas ir tā tradīcija ir aizgājusies. Protams, kad ir kaut kādi stagnāti, kas tur šie nav mūsu svētki, un tur kaut ko mēģina audzināt tos sīkos, bet ņemiet, tur pofīgi.